Šis ir 5. Čau, Mārtiņš Zviedriņ, kā tev iet? Sveiks, Magnus. Iet ļoti labi. Kas tu esi, Mārtiņš Zviedriņ? Es sev devēju par mākoņu skrējēju un par sajūtu inženieri. Sajūta inženieris un mākoņu skrējējs. Tātad, pastāsti mums lūdzu un klausītājiem, kas tad īsti ir skriešana virs mākoņiem? Tātad es sev devēju par mākoņu skrējēju, jo es skrienu pa kalniem, un bieži vien skrienot pa kalniem, tad atrodas virs mākoņiem. Un tad tu dabūji, tas, ko tu izbaudi, ir diezgan seriāli. Iedomājies, tu skrien pa ledāju vai pa akmeņiem, nāk saule aust, un tu esi virs mākoņiem, tas skats ir tiešām par miljonu. Un tas ir tas, ko es arī daru un cenšos darīt savā brīvajā laikā. Ceļu apkārt pasaulē un mēģinu skriet virs mākoņiem. Kad tu sāki skriet, Mārtiņ? Skriet es sāku 2009. gada beigās. Tas bija tāds 180 grādu pavērsiens manā dzīvē, jo pirms tam es nebiju tik ļoti to darījis. Man pat nepatikās. Skolā bija iedzīts, tad nepatika vispār par skriešanu. Tad es tam sāku darīt, jo es gribēju mainīt kaut ko savā dzīvē. Es gribēju izārstēties, protams, no tādas lietas kā datoratkarības, kas man bija, un tad tas bija ļoti labs zāles, pat izcils. Un ar skriešanu tu pilnībā pārstāji gameot, kā saka jaunieši, ja? No, es mainīju savu dzīvi, es sāku gameot real life, īstajā dzīvē. Jā. Sāku iet uz visu banku un riskēt dzīvē. Kā bija tā pirmā reize, kad izdomāji, viss tagad es skriešu? Un cik tu noskrēji? Tu noteikti atceries to reizi, kad tu Jā, es atceros, tas bija rajonā, dziļi rajonā, kā saka. Bija ziema, bija janvāra sākums pēc jaunā gada pirmajās dienās, un pirmais mēģinājums bija noskrēt 7 km, no kuriem es noskrēju 3, un pārējos 3 es nogāju, bet mērķiecīgi atkārtojot šo skrējienu, šo pašu distanci, ar katru reizi viņu spēju veikt aizvien labāk, ātrāk un paaugstināt viņu. Labi, pastāsti lūdzu par pirmo skrējienu kalnos. Pirmais skrējiens kalnos. Kur tas bija? Un cik daudz tu noskrēji? Tā ir laikam kā pirmā mīlestība. Un kā tu to darīji? Tad pirmais tāds nopietnais lielais skrējiens kalnos bija 2011. gads. Montblāns skrēja. Vēlreiz. 2011. gads. 2012. Montblāns. 2012. gads. 12. gads. Jā, 12. Montblāns. Tā ir jūsu gada diena, ja? Tā ir mūsu gada diena ar skrējienu. Tā ir augstākā virsotne Eiropā. Rietuma Eiropas augstākā virsotne 4810. Un šim kalnam, Montblānam, iet apkārt tāds skrējiens, kas ir dēvēts pat tāds prestižākais kalnu skrējiens pasaulē, kur pulcējās visspēcīgākie skrējēji. 168 km distance, bet tajā gadā es skrēju tur vairāk skrējieni ir. Un es skrēju 114 km distance, kas gāja vairāk par tādu provinci, viņa bija tehniski sarežģītāka, un viņi finišēja tikai 40% no visiem, kas uzsāka skrējienu. Cik uzsāka skrējienu 114 km distancē? Skrējienu uzsāka 1600 cilvēki. Un viņiem, tas skaļs neatceros, bet finišēja 40% tikai, jo bija diezgan smagi laikapstākļi, bija sniega vētra, bija augstums, bija lietus, bieza migla, jo reāli tas, kas lejā pilsētā ir lietus, augšā ir migla, un ja, 2 naktas virzies bez apstājas pa kalniem, tad tev ir jāiztur, tev ir jāskoš. Cik ilgs bija tavs skrējiens, tad, kad tu skrēji ap Montblānu pirmo reizi? Pirmo reizi tās bija 27 stundas. Tas 27 stundas no vietas, tu skrieni, tu neguli, tev ir kaut kādi kontrolpunkti, kur tu varbūt apstājies, pārģērbies, paēdi. Jā, tas ir viss. Un tu visu laiku skrieni. Visu laiku varbūt nenotiek skriešana, bet virzība. Noteikti nepārtraukta virzība, jo, kur ir ļoti, ļoti stāvs, tu lēnām kāp augšā, bet kur ir, atkal tu virzies augšā kāpjot, bet skrienot lejā dažkārt tu pat nevar skriet, jo ir pārāk stāvs, lai skriet, līdz ar to tu kāp vēl lēnāk lejā. Un tas ir vairāk tāds arī, jāsaka godīgi, tas ir tāds dzīvē bīstams pasākums arī nedaudz. Cik reizes tu esi ieskatījies nāvē acīs skrējienu laikā? Varbūt nav bijuši tiešām tādi konkrēti reizi. Varbūt Japānā, kad man sākās halucinācijas, es skrēju apkārt Fuji vulkānam, tur bija tāds lāčas zvans piekārts pie Somas, lai atbērdīt lāčas mežā, un tas bija tāds aizraujošs piedzīvojums, jo es īsti nefiltrēju, kas notiek. Es zināju, ka es viens pats mežā, un tas lāčas zvans, un tad es sāku halucinācijās redzēt lāčas, un tam pašam bail sāk palikt. Kā tu ar to tik galā? Jā? Es vienkārši rāvu cauri līdz saulēktam, un man es izturēju. Un ko par to saka tavu vecāku un tuvinieki? Šomēr bīstam ir. Pirmajos 2 gados es baigi neteicu, es braucu tur uz kalniem, skriet tādas skrējiens. Es teicu par Japānu, es teicu, mamma, es būšu šodien mājās. Es izbraukšu nedaudz no valsts. Tad viņi es dodos ekskursijā. Jā, tad viņi saprata, kad viņi dzirdēja par rādio un par lietām, ka tas laikam druscīt nopietnāk ir, kas tur notiek.
Bet tie skrējieni, jā, tad ir kontrolpunktu distancē. Šajos kontrolpunktos ieskrienot, kas atrodas dažādās ielās vai kaut kur augstāk, tu vari uzpildīt savu dzeramo trauku, iest kādu apelsīnu un turpināt virzību. Bet visu laiku jāatcerās, ka tev no muguras skrien laiks, ir laika barjeras, kuras tev ir jāpārvar. Tas nozīmē, ka tu nevari palikt kontrolpunktā ilgāk par noteiktu laiku. Tu vari tur palikt ilgi, ja tu esi iekrājis laikā aiz muguras sev. Okay. Visu laiku virzās laiks. Ja viņš to panāk, tu tiec izmest no spēles. Tu vienkārši izslēdz. Ja tev izslēdz laiks, tad tu esi zaudējis. Tu esi zaudējis. Un tad tev ir ļoti daudz aspektu, kuriem tev ir jācīnās. Tad šis pats bezmiegs, fiziskā slodze, kur ir tādos apmēros, ka tu nevar izstāstīt, kā tas ir. Skriet 27 stundas. Tas ir jāizmēģina. Es noteikti nevēlos izmēģināt, kā ir skriet 27 stundas. Es esmu vienkārši negulējis diezgan ilgi. Tā ka tu 80 stundām bez miega vienkārši. Tas ir traki. Tad arī ir tādas halucinācijas bez mazai galvā, ka tu nesaproti, kas notiek. Bet skrienot, es domāju, tas varētu būt vēl trakāk. Tomēr tas paņem no ķermeņa lielu daļu enerģijas un visas rezerves tiek iztērētas. Kā mainās tavs svars pēc skrējieniem? Ir bijuši tādi smagāki skrējieni, kurus, zaudēja gandrīz pat 10% savas ķermeņa masas, bet tas bija tāds viens ārkārtējs gadījums, kas ir ļoti traki, jo, kad cilvēks zaudē tik lielu ķermeņa masu, tas pārsvar praktiski ir ūdens, bet, kad to zaudē 30 stundās, tas ir pat, kritiski? Vēl kritiskāk nekā kritiski. Ok. Pastāstīji, cik kalniem tu esi skrējis apkārt? Tad esmu skrējis apkārt Montblanam, viena tāda pilnoriņķa, 168 km, tad cauri Montblanam, tādai provincei, 114. Tad es biju Fuji vulkānu apkārt Japānā. Tur man, diemžēl, neizdevās viņu apskriet apkārt, jo bija nedaudz par šerpu, kā saka, tas viss pasākums priekš manis. Es biju pārāk sagus. Mēģinās vēlreiz? Tas ir jādara. Okay. Tas ir jādara. Un tad es biju tikko pirms pāris nedēļām izkāpu no lidmašīnas, tas bija Kanārijas salās. Es redzu, tev ir The North Face tēkrāklis Trans Gran Canaria. Jā, es šķērsoju Gran Kanārijas salu. Tas bija diezgan jautrs pasākums. Tas nebija tāds, es viņu uztveru kā tādu foršu ballīti pāri Kanārijas salām. Mārtiņ, pastāstīji, kas ir nākošā vieta, vai kur ir nākošā vieta, kur tu domā apskriet kādu kalnu, vai pauguru, vai grēdu? Misija ir. Tev ir misija? Es tad atklāšu. Ir burtiski uzdevums ļoti liels. Ir 10 skrejieni apkārt pasaulē. Tādi riktīgi žetoni, kā saka, badži. Jā. Un Montblāns skrejiens bija viens no šiem. Kanārijas bija vēl viens. Japāna bija trešais, bet tas nav paveikts līdz galam. Tad tev ir jau divi žetoni. Ir divi, un no 10. Tas tā kā Pokemons spēlēt. Tu grāji viņus. Jā, un ir vēl 8 citi, kas ir Jaunzēlanda, Marokas tūkstnesis, Amerika, Austrālija. Viņi ir izkaisīti pasauli, un es gribu viņus savākt. Attiecīgi jāskrien gan cauri tūkstnešiem, gan pāri citiem kalniem, gan pāri Jaunzēlandai. Tur ir ļoti daudz un dažādi, un es to gribu izdarīt 2-3 gados, un pie reizes apceļot pasauli, iepazīt kultūru, cilvēkus, draugus jauns iegūt. Es esmu dzirdējis, ka Japānā tev esot kāds labs paziņa. Jā, ir. Tas arī ļoti interesants stāsts par to, ka vienkārši caur vienu privātu ziņu Twitterī es aizsūtu cilvēkam ziņu. Man nebija toreiz laika, vai tu vari vienkārši, es zināju, ka viņš no Tokijas, vai tu vari man sagaidīt Tokijā, un viņš atbildēja, es to sagaidīšu Tokijā. Pilnīgi nepazīstams cilvēks. Tā jūs iepazināties. Jā, un viņš bija 50 gadīgs programmētājs, kurš arī bija viens no sacensību organizatoriem, un viņš man izveda cauri Japānai, iepazīstināja ar šo kultūru, un viņš bija tā kā mans teicis tur tās dienas Japānā. Un iemācīja visu par trasi, jo viņš bija viņu skrējis arī. Līdz ar to es biju gatavāks tam visam. Zinot to, ko tu teici pašā sākumā, ka tu esi mākoņskrējējs un sajūtu inženieris. Pastāsti par to, kas tad ir tā sajūtu inženierija. Sajūtu inženierija, jā, tas ir tāds negluži mūsu izdomājums, bet mēs reāli to ejam, lai tas parādītos arī. Stāsti. Nestosties. Tad sajūta inženierija ir tas, ko mēs darām ar Balto kalnu. Baltais kalns ir 8 cilvēku tāds uzņēmums, kur mēs uztaisījām pirms gada apmēram, kur galvenais uzdevums ir caur mūsu tādām mākslīgām piedzīvojumu spēlēm, kuras bieži ir ar ļoti tādu smagu psiholoģisku piestienu un fizisko, laust cilvēkus, nevis team building, bet team crashing. Team crashing. Vai 5LV būs iespēja piedalīties kādā jūsu Baltā kalna organizētā team crashing pasākumā? Jums vajadzētu savākt jaunu komandu, kas kamēr jūs atgūsties šeit. Tu saki? Bet mūsu galvenais mērķis, ko mēs darām, mēs tad veidojam tādas smagas piedzīvojumu spēles, tādas, teiksim, pārpeld pār daugai, nonāc uz nāves salas, tad tu cīnies tur pret Latvijas paintball izlasi, un tad tu peldi atpakaļ, tad šķērso Latviju, tu brauc vilcieniem. Tava galvenā, tas, ko mēs mēģinām izdarīt, ir izraut cilvēku no ikdienas, ieraut tādā kā Nārnijas skapī, pilnīgi neparedzamā piedzīvojumā, no kur viņš izejot, jo tur krīt ārā spēlētāji, kā realitātes šovā tiek viss filmēts, ir intervijas, viss notiek, un ja tu izdzīvo šo spēli, tev ir tāds sajūta, ka
wow, tas bija kaut kas par miljonu. Es gribu tur atpakaļ. Un tu vairs nevari normāli dzīvē. Vai ir cilvēki, kas ir tā kā izdzīvojuši un nāk vēlreiz izdzīvot? Jā, ir mazliet tāda grupa, kas vienmēr grib piedalīties. Mums ir noteikts vietas skaits, un tad vienmēr tās vietas tiek izķerts. Bet tas, uz ko mēs ejam, mūsu mērķis ir padarīt cilvēks tā kā pilnveidot viņus, atvērt viņiem pasauli. Tas, ko mēs gribam izdarīt ar Balto kalnu. Un jums man šķiet, ka izdodas pēc šādām lietām, ko es esmu dzirdējis, ko tu esi stāstījis. Pasakojot tev sociālajos tīklos, es esmu sapratis to, ka cilvēki ir stāvā sajūsmā par šādu veidu izklaidēm, kas neietver sevi mājās atrašanos kompjūteru un kaut kādu trullu blenšanu, jo jūs tur ejat pilnīgos ārprātos. Kā vispār tas sākās? Kāpēc tas sākās? Lai kaut ko tādu darītu, vajag perfekto komandu, perfekto šaha laukumu, kombināciju. Mums tāda 4 gadu laikā izlasījās perfektais sastāvs. Sākumā es biju viens pats, kas organizē šādus pasākumus, un tajos piedalījās mani draugi. Un 4 gadu laikā bija šie pasākumi diezgan sistemātiski. Ja nemaldos, tad pirmais bija no Kolkas uz Dubultiem. Jā, tu labi atceries. Un šajā pasākumā piedalījās 7 cilvēki, no kuriem nogāja 330 km un vienas nesa savus mugurus. Un, viņš ir viens no mūsu fotogrāfiem tagad mūsu Baltajā kalnā. Restīvi šo gadu laikā atlasījās cilvēki, kas vienmēr izdzīvoja, kurus iepazina caur grūtībām, un viņi bija pierādījuši sevi. Un es uzņēmos vadību šim kuģim, es uzaicināju apkalpi, un mēs esam ceļā uz kaut ko lielu. Mārtiņ, vai tu biji happy, kad tu noskrēji to visu? Kur no visiem skrējieniem? Nu, visus. Pēdējo Kanāriju, ok. Es biju ļoti forši. Es biju ļoti piepildīts ar to visu, kas notikās trasē, un kā es finišēju. Es finišēju ar svaigām kājām un ar ļoti labā garstāvoklī. Super. Pēc cik kilometriem tu tā jūties? 125. 125 km no Rīgas, tas varētu būt cik tālu, es zinu, Koknes ir 100 km, tad 25 vēl tajā virzienā. Tas ir diezgan tālu, tas ir pietiekoši. Ļoti daudz. Skriet būtu, es nezinu, es neparakstītos uz neko tādu. Nu, par daudz. Man šķiet par daudz. Kāpēc? Rodas jautājums, kāpēc tu skrieni? Paldies par šo jautājumu, Magnus. Tas ir ļoti labs. Sākumā es skrēju, lai būtu labākais, ātrākais, stiprākais, restīvi tad vēlme būt pirmajam. Bet tad kaut kāda nāca tāda apgaismība, es ļoti apdedzinājos ar visu šo pieeju, un es sapratu, ka mani daudz vairāk piepilda, ja es kaut ko daru citu dēļ. Happiness is only real when shared. Jā. Okay. Un, laime ir īsta tad, kad tiek ar to dalās. Ar kādu dalās, jā. Un es sapratu to, ka es savu skriešanu diezgan, man ir sanācis iedvesmot draugus, tad mainīt ko savā dzīvē, sāk darīt to, ko viņi vēlās darīt. Tad es sāku kļūt par tādu katalizatoru. Un man tas, viņi man to pateica, man tas iedomājas pasaka, ka tas man iedvesmojas vecīt. Es arī esmu sācis darīt to, ko es gribu. Esmu aizgājis no darba, kurš man nepatīk. Esmu sācis spēlēt ģitāru, jo es vienmēr esmu gribējis darīt. Un tagad es skrienu, jāsaka tā, lai citiem dot labumu. Jo, teiksim, lai citiem kalpot kā katalizators ar to, ko es daru. Jo, ja es spēju skriet virs mākoņiem, virs steidzas vulkānu mākoņu laukiem, tad tu spēj to pašu un tu spēj vēl vairāk. Jo, ko spēj viens cilvēks, to spēj visi. Tas ir jāsaprot. Tie ir burvīgi vārdi. Burvīgi vārdi. Man nav repliks, principā, šobrīd. Tas tā kā lieliskā filmā pēdējais monologs. Un viss, end credits, done, beidzam, apmēram tā. Paldies. Mārtiņ, kāds ir varbūt mazākais attālums, ko tu esi veicis? Mēs tikai runājam par tādiem lieliem skaitļiem, cipariem un objektiem, bet mazākais. Nordea maratons man ļoti iemīļots. Ir pusmaratona, distance 21, 42, tas ir vairākas reizes darīts. Labi, un ja es tev uzaicinu apskriet apkārt 5LV studijai, vai tu pēc raidījumu? Daram to. Labi, es tad eju trenēties. Šis gan ir jauks. To mēs Instagramā cerams redzēsim. Šis nav nekāds aprīļu joks. Tas tiešām, Mārtiņ, tas nav joks. Tev būs jāskrien. Tas ir nopietns izaicinājums. Ja mums būtu batch, mēs tev tādu žetonu iedot. 5LV žetoniņu. Mārtiņ, bija baigi forši ar tevi parunāties. Bija liels prieks, ka tu ieradies pie mums un dalījies savā pieredzē. Vienmēr. Varbūt tu esi arī kādu iedvesmojis. Šodien? Kādu klausītāju, iespējams. Tas būtu lieliski, ja tas tā būtu. Es tev redzu lielu un skaistu un plašu nākotni. Cilvēks ar milzīgām darba spējām, nenodedzināmām kājām un vēsu prātu. Mārtiņš Zvītriņš, mākoņu skrējējs 5LV ēterā.